Rensenos laikos aiz augstajiem sudrabainajiem mākoņiem uz visjautrākās planētas, ko sauc par ģimeni, dzīvoja mazs, bet ļoti drosmīgs zēns vārdā Ričards. Viņam bija laipnas acis un zinkārības pilna sirds. 1. nodaļa – maģijas atmoda. Kādā īpašā saulainā dienā Ričards pamodās un ieraudzīja, ka viss apkārt mirdz. Šodien nebija vienkārši kāda diena, tā bija viņa vārda diena. Viņa māte Everita ienāca istabā. Viņa izskatījās pēc laipnas fejas, viņas smaids lika ziediem uzplaukt, un rokās viņa turēja maģiskas brokastis, kas deva spēku lieliem darbiem. Daudz laimes dzimšanas dienā, mans mazais bruņinieks, viņa nočukstēja, un istaba acumirklī kļuva 2 reiz gaišāka. 2. nodaļa – slepenā misija. Tad durvīs parādījās viņa tēvs Edgars. Viņš izskatījās stiprs un gudrs kā īsts pasaku pils karalis. Viņa rokās bija sens rullis, zvaigžņoto debesu karte. Ričard, tētis svinīgi teica: "Šodien mums priekšā svarīgs ceļojums. Mums jāatrod vārda zvaigzne, kas spožāk spīd tikai tavās brīvdienās." Vecākā māsa Keita pievienojās viņiem. Viņa bija dzīvespriecīga un ļoti gudra, zināja visas meža takas un slepenos kodus. Keita pielaboja savu iedomāto kroni un piemiedza ar aci brālim: "Neuztraucies, Ričard. Es paņemšu līdzi karti, un mūsu smiekli ir labākais ierocis pret jebkuru šķērsli." 3. nodaļa – ceļojums uz brīnumu mežu. Visa ģimene devās ceļā. Everita gāja pa priekšu, apgaismojot ceļu ar savu laipnību. Tētis Edgars nesa Ričardu uz pleciem, lai viņš varētu redzēt pasauli no putna lidojuma. Keita pa ceļam izdomāja jautras dziesmas, kas lika dejot pat kokiem. Pēkšņi viņi sasniedza zilo upi. Lai to šķērsotu, viņiem bija jāuzbūvē laipnu vārdu tilts. "Tu esi visdrosmīgākais," teica Keita. "Tu esi mūsu dārgums," piebilda mamma. "Mēs vienmēr esam šeit priekš tevis," tētis iesaucās. Un notika brīnums. No spožām dzirkstelēm izveidojās varavīksnes tilts, un Ričards pirmais šķērsoja to uz otru pusi. Zelta kalna virsotnē viņi to ieraudzīja, mirdzošo vārda zvaigzni. Tā nolaidās tieši Ričarda rokās un pārvērtās par skaistu amuletu. Šis amulets apzīmēja, ka Ričards ir īsts prieka sargs savā ģimenē. Tajā brīdī viss ap viņiem bija piepildīts ar maģiskām dzirkstelēm. Mamma, tētis un Keita apskāva vārda dienas puiku. Viņi saprata, ka lielākā burvība nav zvaigznes vai varavīksnes tilti, bet gan fakts, ka tie pastāv kopā. Tovakar, kad Ričards gulēja gultā, viņš zināja, ka viņa sapņus sargā stiprais tētis Edgars, maigā mamma Everita un uzticamā māsa Keita. Daudz laimes vārda dienā mazais bruņinieks Ričard. Kļūsta liels, drosmīgs un laimīgākais.